Klātienes viesi un pasākuma lektori, esiet sveicināti arī tiešraides skatītāji. Atgādināšu, ka šodien tiekamies valsts inovatīvo kapitāla sabiedrību iniciatīvas 2024. darba gada noslēguma pasākumā, kas ir gan atskats un diskusija par padarīto, gan arī jaunu izaicinājumu un mērķu iezīmēšana nākotnē. 2018. gadā izcilu Latvijas uzņēmumu grupa, kurā pat laban pārstāvētas jau 27 kapitāla sabiedrības ar valsts un pašvaldību kapitālu, apvienojās inovāciju iniciatīvām par savu mērķi nosakot inovāciju kultūras stiprināšanu valsts un privātajos uzņēmumos, lai tādējādi veicinātu Latvijas tautsēmniecības transformāciju, produktivitāti, ilgspējīgas investīcijas un ieņēmumus no eksporta. Šogad iniciatīvas darbu vadījis ir Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, un arī noslēguma pasākuma tiešraide notiek tieši no augstākā torņa Eiropas Savienībā. Paldies par sirsnīgo uzņemšanu. Es domāju, pelnījuši aplausus. Vai ne? Paldies! Brīnišķīgi, mēs turpinām, un tagad aicināšu uz skatuves LVRTC padomes priekšsēdētāju un RTU un Rīgas biznesa skolas praktisko docentu Aldi Greitānu. Latvija – inovācija valsts. Lūdzu. Labdien, godātie kolēģi. Mans plāns šodien ir parunāt par to, ka viss nemaz nav tik slikti. Varbūt ka iepriekšējā daļā jums ir radies tāds iespējas, bet es esmu pēc dabas optimists, es mēģināšu... Paldies. Es mēģināšu jūs pārliecināt ar pretējo. Un es gribētu sākt ar personisku stāstu. Gadsimta sākumā es vadīju uzņēmumu, privātu uzņēmumu, kas bija pamanījies piesavināties lepno nosaukumu Nacionālais maksājuma centrs. Un tas, ko mēs darījām, mēs veidojām maksājumu un elektronisko rēķinu sistēmu, kas ļauj cilvēkiem pirmkārt saņemt elektroniskos rēķinus, apmaksāt viņus elektroniskā veidā, protams, un arī apmaksāt rēķinus, izmantojot tā saucamo tiešo debetu, jeb Latvijā mēs ieviesām nosaukumu automātiskais maksājums. Tas viss beidzās ar to, ka 2014. un 2015. gadā mēs bijām de facto trešā lielākā maksājuma sistēma Latvijā. Lielāks bija tikai Latvijas banka, un man liekas, tad vēl saucās Bankservis, ja citādāk, respektīvi tas uzņēmums, kas nodrošināja karšu maksājumus Latvijā. Un mēs apstrādājām 1 miljonu transakciju mēnesī, kas tādai valstī kā Latvija ir pietiekoši daudz. 2016. gadā es nomainīju darbošanās veidu un kļuvu par pasniedzēju Rīgas biznesa skolā. Un tad man sākās atklāsmu laiks. Pirmā atklāsme bija tā, ka mēs Nacionālajā maksājuma centrā radījām inovatīvu produktu. Tā bija inovācija vārda tiešā nozīmē. Un mēs to bijām izdarījuši nemaz neapzinoties, ka mēs radām diezgan lielu un būtisku inovāciju. Proti, mēs vienkārši taisījām maksājumu sistēmu, mēs domājām par to, par klientu ērtībām, un domājam arī par to, kā nopelnīt kādu naudu. Nākamā atklāsme bija par to, un viņa radās faktiski relatīvi nesen, kad man Rīgas biznesa skolā palūdza sagatavot mācību kursu par digitālajām platformām un to biznesa modeļiem. Un tad man nāca atklāsme, ka mēs pirms 20 gadiem esam radījuši digitālo platformu, klasisku, kanonisku digitālo platformu. Tas, ko es gribu pateikt ar šo pastāstu, ir, ka, un tas ir jautājums, vai uzņēmumi vienmēr apzinās, ka viņi nodarbojās ar inovācijām. Un vai Latvijā nav tā, ka uzņēmumi patiesībā nodarbojās ar inovācijām, bet viņi to neapzinās. Ja, un šeit mēs redzam klasisko vispār pieņemto inovāciju definīciju no biznesa viedokļa. Proti, tas ir jauns produkts process vai abi divi kopā.
Un vai nav tā, ka uzņēmumi ļoti bieži rada jaunu produktu vienkārši, lai nodrošinātu savu konkurētspēju, lai nopelnītu naudu un neizdomājās, ka tā ir inovācija? Vai uzņēmumi bieži vien neoptimizē savus procesus, neievieš jaunas procesus, neievieš jaunas tehnoloģijas un neapzinās, ka tā ir inovācija? Tas ir jautājums, uz ko mums pašiem vajadzētu atbildēt, un arī vēlāk diskusijā mēs par to parunāsim. Bet pat cik mans uzdevums bija pārliecināties, mēģināt pierādīt, ka Latvijā nemaz nav tik slikti, es sāku vākt informāciju, un es sāku vākt to informāciju, kas var teikt, ka skrēja man virsū. Proti, es vienkārši kopēju nedaudz vairāk kā 2 nedēļas no interneta tās ziņas, kas sasniedz mani, nevis tās ziņas, ko es meklēju, bet tās ziņas, kas sasniedz mani, un kur bija runa par inovatīviem uzņēmumiem, inovācijas sasniegumiem Latvijā. Lūk, tas, ko mēs redzam, ir tātad Jeff Up, Latvijas uzņēmums, viņš gan arī operē Igaunijā, tātad viņš ir kļūst pazīstams pasaulē. Pavisam nesen tātad bija sižets televīzijā par uzņēmumu, kas rada precīzes iekārtas, kas tiek izmantotas tā skaitā kosmosa tehnoloģijās. Aizsardzības uzņēmums, Latvijas aizsardzības uzņēmums ir tātad saņēmis investīcijas. Latvijas lielizmēra konstrukcijas, pilnīgi jauns progresīvs produkts, un šis te uzņēmums eksportē pa visu pasauli, vai skaitā uz diezgan attālām valstīm. Latvijas banka saņem apbalvojumu, starptautiski atzītu apbalvojumu par saviem elektronisko kanālu attīstību. Protams, ka mums ir jāpalielās arī pašiem par sevi. Tātad LVRTC ir dalībnieks kvantu iniciatīvā, un tā nenoliedzama ir iniciatīva. Šodien to jau paslavēja ārlietu ministre. Tātad pilnīgi progresīvs un tehnoloģiski inovatīvs pasākums. Un personīgi es arī gribētu vēl privāti paplātīties. Tas jauneiklis, ko jūs redzat bildē, Kārlis Kurks, tas ir mans students. Es viņam esmu mācījis inovācijas Rīgas biznesa skolā. Tātad, Tātad tur ir kaut kāds mans neliels ieguldījums arī. Lūk, tātad skatoties šīm te ziņām, ir tā nekas 2 nedēļu laikā, kāds 7-8 ziņas, un es ne visu kopēju. Piedāvā man kolēģi dažus šos ekrānu šāviņus, kad mēs skatījās no prezentāciju, viņi lika man izmest ārā. Viņi teica, ka tās gan nesot inovācijas. Es negāju diskutēt. Tātad no šāda viedokļa izstāsta, ka viss nemaz tik dramatiski nav. Un tad ir cipari, kolēģis Ģerts Ozols jau rādīja dažs cipars, man arī ir daži cipari. Šeit mēs redzam Latvijas eksportu salīdzinājumā, procentuālā sadalījumā salīdzinājumā ar Eiropas Savienības valstīm. Un ko mēs redzam, ka pirmie lielākie eksporta pakalpojumi Latvijā ir profesionālie pakalpojumi, kas paši pa sevi jau ir diezgan inovatīva nozara. Un otrs lielākais ir IT un informācijas pakalpojumi. Vai mēs varam teikt, ka Latvija nav inovatīva valsts, skatoties uz šo te sadalījumu? Droši vien, ka nē. Un tāpat mēs arī redzam, ka kokapstrādei ir diezgan liela nozīme Latvijā. Un nav jau tā, ka mēs tur eksportējam tikai koku materiālus. Mēs jau eksportējam diezgan, žargonā sakot, advancētus kokapstrādes produktus. Viss tā industrija ir samērā inovatīva. Un tad, ja mēs paskatāmies uz straujāk augošajām nozarēm, šie te dati nāk no Centrālās statistikas pārvaldes. Es tiešām nevaru paskaidrot, ko nozīmē autobūve Latvijā, bet otra straujāk augošā nozara ir IT pakalpojumi. Tātad atkal IT līderē un jāņem droši vien, ka mums viens pamats pieņemt, ka ar inovācijām vismaz šai nozarē viss ir kārtībā. Arī elektronika nebūtu nav pats pēdējais neinovatīvā nozare. Tātad arī izskatās,
ka ar to viss ir kārtībā. Nu, un tad es savācu Latvijas informācija tehnoloģijas uzņēmumu karti. Izstās iespaidīgi, vai ne? Ņemot vērā tik maz valsti, un tur nebūtu nav visi IT uzņēmumi. Un ja mēs pastamies arī, teiksim, to sadalījumu dažādos informācija tehnoloģijas lauciņos, tad es domāju, ka mums ir ar ko lepoties. Jautājums, kas traucē inovācijām? Jā, mēs pietiekam daudz par to diskutējām valsts kapitāla sabiedrību līmenī. Es gribētu parunāt par valsti vispār, manu viedokli par valsti vispār. Tātad pirmām kārtām eksistē pieņēmums, ka inovācijas ir dārgas. To runājot ar uzņēmumiem, bieži vien ir jādzird, ka mums nav naudas, jā, un ko mēs tur inovēsim un tādā garā. Normāli uzņēmumi, kas aizdomājās par efektivitāti, inovācijas sākās ar procesu uzlabošanu. Uzņēmumi aizdomājās par izmaksu pusi un nodarbojās ar šo te procesu optimizēšanu, dažādu tehnoloģiju ieviešanu, lai šo te procesu strādātu ātrāk un efektīvāk. Un tā ir inovācija. Tā nenoliedzami ir inovācija. Un tie no jums, kas ir pazīstami, piemēram, ar līna metodiku, kas viennozīmīgi tiek atzīti kā viena no procesa inovācijas metodēm, tie zina, ka tas nemaz nav tik dārgi. Un bieži vien arī pakalpojumu attīstībā, ja jūs sākat šo te pakalpojumu attīstību pakāpeniski, nevis mēģināt veikt kaut ko revolucionāru, tas bieži vien arī nemaz nav tik dārgi. Nākamais, par ko sūdzās, ir augstu kvalificētu speciālistu trūkums. Ja mēs bieži vien dzirdam par talantu trūkumu, cīņu par talantiem un tādām lietām. Un atkal man ir jāteic, un to apliecina man pieredze, un to droši vien apliecina arī daudz jūsu pieredze, ka nav tā, ka viens talants var izglābt uzņēmumu. Parasti, jebkura inovācija, jebkura attīstība ir komandas darbs. Un ticiet man, jā, labas komandas, spējīgas komandas var aizvietot tā saucamos talantus, un arī te ir pētījumi pasaules praksē, ka, ja ir jāizvēlās starp superstāru un komandu, tad ir jāizvēlās komanda. Nākamais ir investīcija trūkums. Par to mēs varam diskutēt. Jā, šeit ir parasti Latvijā ir šī diskusija par bankām, par kreditēšanu un tādā garā. Tas, ko es gribētu aizrādīt, un es savas, teiksim, pasniegšanas specifikas dēļ esmu diezgan iesaistīts Latvijas startup vidē, es gribētu teikt, ka nauda ir. Jā, varbūt trūkst idejas, jā, bet investīcijas pilnīgi noteikti var atrast. Un vēl viens, pa ko bieži nākās dzirdēt, ir mazs vietējais tirgus. Mazs vietējais tirgus. Vai tas ir slikti? Nē, tas nav slikti. Tas nozīmē, ka mums gandrīz uzreiz, ja mums ir kāds labs produkts vai pakalpojums, ir jāiet uz eksportu. Un šis te doma par vietējo tirgu, tā varbūt ir vairāk iesēdusies galvā tādiem cilvēkiem, kuriem uz galvas ir blondi mati kā man. Bet arvien vairāk paliek, un arī Rīgas biznesa skola sagatavo tādus cilvēkus, kas uzreiz domā par eksportu. Vakar pat es stundu norunāju ar vienu jaunu sievieti, kurai ir startup ideja, un viņa faktiski uzreiz domā par Amerikas tirgu. Un mēs vienojamies par to, ka Latvija ir laba vieta, kur to ideju iztestēt, bet uzreiz ir pēc iespējas jāiet uz eksportu. Ja, tātad mazs tirgus nenozīmē, ka tas ir slikti. Mazs tirgus nozīmē, ka jums ir ko testēt, kur testēt, un jūs varat doties uzreiz uz eksportu. Un tad klasiskais bailes kļūdīties. Tas ir ļoti Latvijai specifiski. Mēs baidāmies kļūdīties. Ja, un atkal tas ir labojami. Tam mēs varam tikt pāri, un es gribētu teikt, ka notiekot šai te paudžu maiņai, es redzu tos studentus, kas dodas strādāt uzņēmumos, šīs te bailes arvien vairāk samazinās.
Ļoti tipiski ar to es saduros faktiski ikdienā. Arī šobrīd es divās augstskolās lasu inovāciju kursu. Un inovācijas Latvijā ļoti spēcīgi tiek jauktas ar zinātnes komercializāciju. Atcerieties to inovāciju definīciju, ko es rādīju sākumā. Tur par zinātnes komercializāciju nekas nebija teikts. Un es skaidroju saviem studentiem, bet varbūt, ka mums ir jāskaidro arī plašāk, jāskaidro politiķiem un arī varbūt mēdīju pārstāvjiem, ka zinātnes inovācija pavisam cita disciplīna. Zinātnes komercializācijas atvainojos. Zinātnes komercializācija ir daudz sarežģītāka un varbūt tiešām finansiāli ietilpīgāka disciplīna. Inovācijas, tas ir par biznesu, inovācijas ir gala beigās par efektivitāti, par jauniem ienākumiem, un inovācijas ir par peļņu. Un tad klasiskais jautājums. Veiksmes nozīme inovācija attīstībā valstī. Vai veiksmē ir nozīme? Jā, diemžēl veiksmē ir nozīme. Jā, un šeit mēs redzam šo te veiksmes faktoru mūsu kaimiņu valstī Igaunijā. Tā ir tā saucamā Skype mafija. Es aizgūvu šo attēlu no Sten Tamikivī mājaslapas, un viņš ir uzzīmējis centrā tas zilais aplis, tas ir Skype. Sarkanajiem punktiem ir atzīmēti tie startupi, ko šie Skype mafija ir nodibinājusi. Brūniem ir atzīmēti uzņēmumi, kuros viņi ir investējuši, un ar zaļajiem ir atzīmētas, teiksim tā, sakari komunikācijā attīstība. Diemžēl Latvijā tāds Skype nav bijis, un es esmu diskutējis ar daudziem paziņām jautājumu, kāpēc tad šie te Zviedru Skype dibinātāji devās uz Tallinu meklēt lētos programmētājus. Būsim objektīvi, tas bija iemesls, kāpēc Skype bija Tallinā. Un kā jūs domājat, kāda ir atbilde? Prāmis. Tajā laikā bija prāmis no Stokholmas uz Tallinu. Un tajā laikā atlidot uz Rīgu bija sasodīti dārgi, tas bija kaut kādi pārsimts lati. Jā. Te mēs runājam par veiksmes faktoru. Bet tas viss ir pārvarāms, un svarīgi ir veidot šo te inovāciju ekosistēmu. Un tas, ko jūs redzat šeit, ir tā saucamais Porter's Diamond, angliski runājot. Un tas ir tas, pie kā būtu mums Latvijā jāstrādā, jāattīsta šie te 4 nosacīti veiksmes faktori, kas nodrošina to vai citu industriju globālo konkurētspēju un attīstību. Tur ir piezīmēts klāt, jūs redzat arī valdība, bet valdībai tur ir tikai lomas, kas ir atzīmēts ar raustītām līnijām, un, diemžēl, tur ir piezīmēta klāt arī iespēja. Mēs nedrīkstam iznīcināt, neievērot, palaist garām savas iespējas. Paldies! Paldies Greitāna kungam. Mēs esam guvuši, un, protams, mēs jau paši zinām, šeit Latvija ir inovācija valsts, tās inovācijas ir visapkārt mums, un turpināsim mēs ar diskusiju par to, kā inovācijas notiek par spīti visiem, un aicinu Greitāna kungam pievienoties arī citus diskusijas dalībniekus, proti Centrālā statistikas pārvaldes direktora vietniece Baiba Zakula, LMT viceprezidents Ingmārs Pūķis, Latvenergo valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste un valsts nekustamie īpašumu valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs. Lūdzu. Jā, es gribēju iesākumā atgādināt to savu pastāstu par Nacionālo maksājumu centru un par to, kā mēs šajā te uzņēmumā radījām maksājumu sistēmu, digitālo platformu, nemaz neapzinoties, ka mēs esam radījuši būtisku inovāciju un attīstījuši, teiksim tā, nopietnu nozaru. Es gribētu jautāt kolēģiem, vai nav tā, ka
uzņēmumi bieži vien neapzinās, ka viņi rada inovācijas, un kā tas ir jūsu uzņēmumos. Nezinu, varbūt mēs varam sākt ar Puķa kungu. Viena no manām mīļākajām tēmām, kas man atcerās arī citus gadus, esam par to runājuši, un es arī zinu, ka pakāpeniski uzlabojās Latvijas rādītājs par to, cik uzņēmumu ziņo, cik viņi pētniecības un attīstības izdevumi. Un Lapīnkungs par to pastāvīgi priecājās pēdējā laikā, un tā funkcija viņa jau nav tā, ka par to, kas fundamentāli pēkšņi mainījies. Tas pamatā mainās no tā, ka arvien vairāk un vairāk uzņēmumu iznāk no skapja, un viņi vienkārši sāk pierakstīt to. Un tādā ziņā tieši tas, ko Greitāns minēja sākumā, ka ar vārdu inovācijas vai ar vārdu pētniecību un attīstību pamatā tiek saprast kaut kā tāda fantāzija par laboratorijām, kurā kūp dūmi, sprākst kolbas un ir baltie no virsvārči un tādā garā. Un, parasti neviens, ja tu esi banka, tu esi ieguldījusi naudu jaunā interneta bankas platformā, neviena banka to neatzīs par attīstības izdevumiem, un mūsu banka ziņo apaļ nulli, piemēram, pētniecībā un attīstībā, lai gan viņas tev neasociē ar zinātni. Tas pats arī, kamēr uzņēmums saprot, ka lielākā daļa tajos divos vārdos pētniecība un attīstība. Lielākais vārds finansiāli ir attīstība, tieši tas, ko mēs darām jaunu pakalpojumu, jaunu procesu attīstībā, un tas daļēji ir šī negatīvā pašprogrammēšana, ka mēs visu laiku uz sevi skatāmies kā uz ļoti mazu tādu investīciju apjomu esošu valsts. Tas daļai mums, kā saka, kompostrē smadzenes tautas valodā sakot, un mēs uz sevi raugamies īstenībā neobjektīvi un nepatam sevi nomērīt. Tā kā tā noteikti ir funkcija no tā, ka mēs, arī mums pašiem bija tā pieredze daudz gadus atpakaļ, pie mums atnāca labie cilvēki no ekonomikas ministrijas, un tajā gadā mūsu rādītājs pieaug 14 reizes, kas mums nav, ka mēs 14 reizes kaut ko sākam darīt savādāk, vienkārši mēs apzinājāmies. Un kopš tā laika esam redzējuši daudz citus uzņēmumus, kas pakāpeniski saprot, kas ir tas tāds īsti ir un kā viņš būtu pareizi jāziņo. Un es domāju, ka novēlu katram, kas vēl šim nav gājis cauri šo procesu, protams, kad ir iziet, jo pirmais veids kaut ko vadīt ir spēt viņu nomērīt. Vai ne? Tad, ja mēs nevaram pat nomērīt to, cik mēs ieguldām pētniecībā attīstībā, diez vai mēs to patiešām vadām. Vai ne? Paldies. Griškevits kungs, es zinu, ka jūs esat ieguldījuši diezgan nopietnas pūles savu uzņēmumu darbības efektivitātes palielināšanā. Ja? Un, jautājums jums, vai jūs domājāt par inovācijām tajā brīdī, vai tam bija cits mērķis? Jā, jāsaka, ka tā domāšana ir nepārtraukta un nemitīga. Kā iepriekš tika minēts, tāda peldēšana nav īsti ļoti produktīva gala rezultātā. Ja? Un arī mēs esam definējuši savā strateģiskā mērķī, ka mēs gribam būt, un ne tikai gribam, bet arī tos procesus, ko mēs veidojam, kā mēs strādājam, mēs gribam pielietot inovācijas. Bet viss, protams, nebeidzās ar mērķi, tas ir tas, ko mēs gribam sasniegt. Un tālāk jau ir būtiski, pie kā mēs strādājam, ir, lai šī sapratne, kā strādāt ar inovācijām, kā viņas identificēt, kā attīstīt, ir visā uzņēmumā, visiem darbiniekiem, gan kolektīva griezumā, gan arī individuālā darbinieka sapratnē. Un līdz ar to šeit joprojām ir milzīgs darbs veicams, lai visi vienoti saprotu, ko tad mēs gribam, kā tas ir jādara, lai arī šīs inovācijas ne tikai praktizētu, bet arī ieviestu. Otra lieta, kas ir būtiska, mēs noteikti nestrādājam noslēgtā vidē, mums ir svarīgi ne tikai dalīties pieredzē, bet arī mācīties no citiem nozares līderiem, no pasaules līderiem. Tādēļ arī esam dibinājuši un arī iesaistamies dažādos formātos, kādā veidā arī informāciju mēs varam apmainīties, dalīties, aicinām arī jaunu uzņēmumus. Un tādā veidā tas arī motivē mūsu darbiniekus saprast vairāk, darīt vairāk un arī adoptēt to, kas jau tirgo ir izdomāts, jo bieži vien tas ritenis nav jāizdomā. Ja mēs paskatāmies pa būvniecības sektoru kā tādu, būvniecības nozare ir viena no vismazāk inovatīvajām. Līdz ar to šī smilškaste, kur attīstīties, ir milzīga. Paldies. Čaksts kungs, kā jums ar inovācijām Latvenergo? Jā, cik apzināti, cik neapzināti tas notiek? Jā, jāsaka, ka mūsu kultūrā un izpratnē viennozīmīgi vairāk bija šī pētniecības izpratne un tā pētījumu komercializācija, un tā bija tā izpratne, kas ir inovācijas.
Un jāsaka, ka arī noklausoties Bindas kungu vienā sarunā, kā LMT to ir izdarījis, pārskatot šo viedokli, tad arī Latvenergo faktiski 23. gadā jau ir krietni pieaudzējis un šogad faktiski dubultojas šos inovāciju investīcijas, kas jau ir vairāk 10 miljoni, ko mēs esam identificējuši un kopā ar Lapiņu kungu arī esam strādājuši. Tā kā jāsaka, darbiniekiem bija diezgan daudz jāizved šis apmācošais stāsts par to, kas tad ir inovācija. Un kad inovācija faktiski, ja tā padomā, tad Latvenergo šobrīd piedzīvo šo enerģētikas transformāciju, kas nozīmē, ka faktiski pēdējie 3 gadi viss, ko mēs darām, ir kaut kas pilnīgi jauns. Mēs ejam pilnīgi jaunos segmentos, digitalizācija parādās katrā solī, un tas ietver gan sadales tīkliem, ko viņi dara ar viediem skaitītājiem, ar datu digitalizāciju, datu pārvaldi un tā tālāk, gan arī mūsu pusē šī izkliedētā ģenerācija, tas ir kaut kas pilnīgi jauns, tas ir jāmāk datiem pārvaldīt, ļoti daudz ir jāizmanto mākslīgais intelekts un tā tālāk, tā kā mēs ļoti daudz inovējam, bet, ja saka tā godīgi, tad līdz šim tā izpratne vairāk bija, ka tā inovācija tiešām nāk no pētniecības un no tādiem unikāliem atklājumiem, kas ir vienīgie pasaulē, ja, un tad mēs tiešām kaut ko inovējam. Ja. Bet īstenībā arī visi šie risinājumi, ko es stāstu, šie digitālie un citi risinājumi, viņi faktiski īstenībā ir ļoti lielā mērā mūsu paši arī izstrādāt kopā ar partneriem un tā tālāk, tā kā faktiski tā ir vistīrākā inovācija un es domāju, ka tie rezultāti šogad būs būtiski krietni lielāki un tas parādīsies arī statistikā. Un otrs, ko mēs darām, tātad, lai šo inovāciju izpratni veicinātu, tad mēs, protams, arī esam nodefinējuši šogad tādu jēdzienu kā inovācija kultūra, un to mēs arī visādā veidā ieviesīsim savā uzņēmumā. Un tad, kad mēs šo pētījumu statistikas pārvaldē veicām, tad faktiski mums ir vairāk kā 100 cilvēki, kas ir tādā vai citādā veidā iesaistīti inovācijas procesos. Tā kā tas ir diezgan liels skaits. Jā. Paldies. Šai kontekstā es gribētu atzīties grēkā, cerībā, ka ir iestājies noilgums, proti tai pašā Nacionālajā maksājuma centrā. Kaut kādā brīdī mēs nokļuvām statistikas pārvaldes padziļināts uzmanības centrā. Un sākām saņemt tur padziļināts formulārus par dažādu veidu, mums aptaujāja par dažādām lietām, arī tā skaitā par inovācijām, par mūsu ieguldījumiem pētniecībā. Un, ja tā pavisam godīgi, tad teiksim, šo pētniecības izdevumu kapitalizāciju mums nedeva nekādu finansiālas priekšrocības, un mēs visu to rakstījām uz operatīvajiem izdevumiem. Un grāmatvedībā tur atdalīt, cik tur programmētāji strādājuši jauniem pakalpojumiem un cik viņi ir strādājuši sistēmas darbināšanai, bija problēmas. Pašos pirmsākumos, tikko mēs sākām saņemt šīs te aptaujas, es tur mēģināju kaut kā bakstīties un kaut ko godīgi pildīt, bet tad man tas apnika un es to darbu nodevu biroja vadītājai. Un kopš tā laika neko nedzirdēju, gandrīz neko nedzirdēju par šīm te aptaujām. Man tādas nopietnas aizdomas, ka viņi pildīja, tā biroja vadītāja vienkārši pildīja pēc Afganistānas principa, respektīvi atķeksējot pirmo atbildi. Lūk, un tad es piepriekš par to izdzirdēju, mums, es atvainojos, statistikas pārvalde izrādīja labvēlību, un viņi ziņoja mums par mūsu vietu industrijā. Izrādījās, ka mēs esam viena no lielākajām tipogrāfijām Latvijā ar ļoti netipisku bilances un ieņēmumu struktūru. Un godīgi sakot, mēs bijām, maigi sakot, izbrīnīti, kāda tipogrāfija. Un tad mēs atcerējāmies, ka 98. gadā reģistrējot uzņēmumu, tur pacēlās jautājums, kā te mūs ieklasificēt. Un mēs tur diskusijā ar uzņēmumu reģistru teicām, maksājuma sistēma, maksājuma platforma, kaut kas tāds. Un tur nekā tāda nebija. Un tad mums prasīja, ko jūs tur vēl nodarbojaties bez maksājumiem. Mēs teicām, rēķins drukājam.
tipogrāfija. Nu, lūk, respektīvi, mēs bijām tāds inovatīvs spēks tipogrāfiju nozarē, bet atgriežoties pie nopietnības, Zakuls kundze, kā tagad ir, vai ir iespēja pateikt, kas ir tās tendences vispār inovācijām Latvijā un kas ir tās specifiskās nozars, kas ir visinovatīvākās un kāda tur ir attīstība? Jā, paldies. Gribu sākt ar to, ka patiesībā vienmēr, kad kāds sniedz datus, respondenti, uzņēmumi, cilvēki, vienmēr jāpiedomā pie tā, ka jūsu datus tālāk izmantos nozare, izmantos analīzei, izmantos valsts. Līdz ar to tas, ko mēs parādam pārskatā, kā mēs atbildam, tas arī parāda, kas mēs esam. Cik labi mums iet. Bet es pilnīgi noteikti piekrītu jau iepriekš minētajam, tā kā, diemžēl, Lapiņkungs šodien ir komandējumā, viņš pats nevarēja piedalīties, bet mēs esam daudz par to runājuši, ka ir jāpalīdz uzņēmumiem saprast, kas tad ir inovācijas, kas ir tātad šis plašākais, kas ir pētniecība, attīstība, jo, diemžēl, tā ir realitāte. Arī šodien statistikas pārvaldes pārskats parasti dod grāmatvedim vai biroja administratoram. Bet ne grāmatvedis, ne biroja administrators nevar pateikt to, ka uzņēmumā ir inovācijas, ir pētniecība. Tā kā Čakstas kungs teica, tas ir patiesībā iesaistīti ļoti daudz cilvēki, un tikai viņi var pateikt to. Tas mūsu mērķis, ja, protams, paskatāmies datos, tad 23. gadā, kas ir vēl tikai provizoriskie dati, ieguldījumi pētniecībā un attīstībā ir auguši par apmēram 10% salīdzinot ar 22. gadu. Un, ja skatāmies pēc uzņēmuma lieluma, tad 62% no ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā uzņēmējdarbības sektorā veido tieši lielie uzņēmumi ar 250 un vairāk darbiniekiem. Un tas mūsu mērķis ir strādāt tieši ar lielajiem uzņēmumiem, runāt, skaidrot, rādīt labos piemērus, kā LMT piemēram, mēģināt palīdzēt, saprast, kur ir tātad šī pētniecība uzņēmumā. Ja skatāmies pa nozarēm, protams, šie ieguldījumi pieaug visās nozarēs. Nevar teikt, ka nepieaugtu. Bet, protams, vairāk tas ir apstrādes rūpniecībā un arī informācija un komunikācija tehnoloģijās. Tā, tie ir tas, kur vairāk tas notiek. Bet mēs gribam strādāt arī ar citiem, ar visiem, bet sāksim ar lielajiem. Un mums ir potenciāls atrast vēl datus par inovācijām un pētniecību un attīstību Latvijā. Drīkst varbūt vienu papildinājumu šeit, varbūt ļoti būtiski pie tā, ko Zakuls kundze minēja. Faktiski tālajā 2018. gadā tieši ar šo atziņu arī daļai sākās kustība un tā pirmā saruna pie premjera tieši un tā arī izrietēja. Mēs paskatāmies uz citu rietumu valstu, rietumu Eiropas un ASV praksi, tad arī tur statistiski absolūti mažoritāte no pētniecības attīstības izdomē nāk no ļoti lielajiem uzņēmumiem. Tas nav nekas Latvijai specifisks vai jocīgs. Zviedrijā 20 uzņēmumi uzstāja 60% no kopējā valsts ieguldījuma apjoma pētniecībā un attīstībā attiecīgi. Tas arī izraisīja to diskusiju. Mēs paskatāmies uz Latvijas lielākiem uzņēmumiem, kuri tad tur tie būs, un tagad mēs tur konstatējam, ka tur vismaz puse ir valsts un pašvaldību uzņēmumi, tad skaidrs, ka šai diskusijai ir jābūt, un ir jau toreiz sākās tas, kad būtu jābeidz diskriminēt uzņēmumu pēc kapitāla piedarības, tad, ja jāievēro konkurences neutralitāte, tad arī, kad ir vienlīdzīgas tiesības konkurēt un inovēt arī uzņēmumiem valsts kapitāla, kas aizņem 40% no koprodukta, tieši tāpēc, ka tā ir vispārēja Rietuma Eiropas praksa, tieši lielie uzņēmumi ir galvenie vilcēji šajā. Paldies. Jā, paldies. Es gribēju pajautāt kolēģiem no valsts kapitāla sabiedrībām, kas ir tie galvenie virzītāji spēki jūsu uzņēmumā, kas dzen uz priekšu inovācijas, no kurienes nāk šī te iniciatīva, tas ir kaut kāds tirgus spiediens, akcionārs spiediens, pašmērķis, varbūt vēl kaut kas cits? Ja runā par Latvenergo koncernu, tad faktiski tirgus. Šobrīd, ja kādreiz tā situācija 10 gadu atpakaļ un šodien ir pilnīgi absolūti dažādi. Ja. Mums ir bijušas vairākas diskusijas ar Ašarādenu kungu, kur man visu laiku ir jāpierāda, ka Latvenergo vairs nav monopols un ka mēs sen jau konkurējam Eiropas tirgu, ka es esmu maziņš spēlētājs attiecībā pret nākamajiem tuvākiem konkurentiem Zviedrijā, Somijā un tā tālāk.
Un tā ir tāda paradigmas maiņa, kas ir arī mazliet jāpamaina. Mums Latvijā, domājot par valsts kapitāla sabiedrībām, mēs uz Eiropas fona esam maziņi. Un tad drīzāk ir jādomā, kā mūs atbalstīt un veicināt, lai mēs būtu konkurētspējīgi eksportā un varētu normāli cīnīties ar diezgan agresīvām citu valstu kapitāla sabiedrībām. Un līdz ar to, jā, mums inovācija ir, es gribētu teikt, ka ja mēs neinovēsim, mēs faktiski zaudēsim nākotnē vērtību. Un tas ir vienīgais veids, kā mums augt, izdzīvot un attīstīties. Līdz ar to tas ir tirgus virzīts virziens, bet inovācija nenotiek tāpat vien. Ja? Tātad viņi ir jāvada, ir jāveido šī inovatīvā kultūra, ir jāmaina, kā mēs strādājam ar saviem darbiniekiem, kā mēs iegūstam no viņiem šo pievienoto vērtību. Tā kā tas ļoti lielā mērā saistās arī ar gan struktūrālām, gan kulturālām izmaiņām organizācijā. Faktiski tas, kā mēs strādājam 10 gadu atpakaļ, un kā varbūt darbinieki to ir pieraduši darīt 10 gadu atpakaļ, tas pilnīgi nedara šodien, un inovācijas nāk kopā arī ar kultūras maiņu un ar to, kā mēs pārvaldam uzņēmumu. Jā, kā ir mobilā nozarē? Jā, nu tur varbūt sadalīt to stāstu divās daļās. Varbūt viena ir klasiskā komponenta, kas izriet tieši no konkurences un peļņas gūšanas, tad mobilā nozara ir vēsturiski ļoti agresīvā konkurences vidē, vispār saka ar nozara kā tāda. Un tur inovācijas ir tas kautiņš ir visu laiku, un arī, varbūt, ja mēs skatāmies, tagad mēs bieži lepojamies ar to, ka Latvija ir starp OECD valstīm līderis pēc, mobilo datu patēriņu, arī viens no līderiem pēc optikas pieejamības, tīri geogrāfijas, tas arī visi funkcija no inovācijas un konkurencēm, tāpēc, ka mēs bijām viena no pirmajiem Eiropā, kas būtiski inovēja tieši finanšu modeli, kā tiek rēķinātas, piemēram, pašizmaksas, kā tik garlaicīga tēma, bet no šī izrietē vesela kaskāda inovācija, kas ir noved uz to, ka Latvija ir līderis un efektīvākais telekomunikācija tirgus Eiropā šobrīd. Un otra tā komponenta, kas šobrīd ir tā nākamā, ka telekomunikācijās gāžās iekšā jaunas tehnoloģijas, un mēs kā jokam, kuras nevienam nav vajadzīgas, viņas neviens nav redzējis. Attiecīgi, tev neizbēgami ir jānāk sāk nodarboties ne tikai ar tādu klasisku komerciālu inovāciju, bet jau jāiet, bišķiņi jāšķērso tā robeža arī ar tiem zinātniekiem un jārunā arī ar universitātēm un jaunu uzņēmumiem par to, kas ir jēgpilns pielietojums, jo mūsu klasiskie tirgi, protams, ir piesātāti un stagnē šīs jaunās tehnoloģijas dod iespēju pelnīt naudu jaunos tirgos un jaunos veidos. Un tieši un tur, kur Latvijas priekšrocība, tā, ka mēs esam maziņi, ir tas, ka mēs esam ātrāki, ātrāk amerikāņi vai ātrāk kā vācieši šīs jaunās tehnoloģijas aprobēt, tā skaitā arī sadarboties arī ar valsti, un tas ir tā mūsu inovācija ekosistēma, kas mums ļaus arī nākotnē pelnīt naudu arī ātrāk kā citiem. Griškovits kungs, kā ir visneinovatīvākajā nozarē? Tur attiecīgi iespējas ir daudz, bet no šo dzīnuļu kopsumas tas būtiskākais būtu tas, ka šī ir vēlme nepārtraukti attīstīties, iet līdzi laikam ar diviem būtiskākajiem uzlabojumu faktoriem mūsu gadījumā valsts nekustamajiem īpašumiem. Tas ir efektivitātes paaugstināšana un arī kvalitātes celšana. Nosaukšu divus būtiskākos virzienus, kur mums inovācijas patiešām ir aktuāls, kur aktīvi darbojamies arī ieviešam. Viens virziens ir īpašumu pārvaldīšana, konkrēti ir īpašumu apsekošana, energoefektivitātes jautājumi un to uzlabošana. Attiecīgi, tas ciešā veidā saistās ar to, kādā veidā mēs varam samazināt mūsu CO2 pēdu un arī ar ilgspējīgas mērķu sasniegšanu. Un šeit inovācijas nāk palīgā, lai mēs nedarītu kā līdz šim, bet rastu jaunus veidus, kā mēs varam darīt savādāk un labāk. Un otrs virziens, ja mēs runājam par būvniecību un projektu attīstību, tad šeit būtiskākie tie virzieni, kur mēs strādājam, ir jaunu, inovatīvu būvmateriālu, produktu pielietošana. Šeit stāsts iet kopā arī ar jau pārstrādāto būvmateriālu pielietošanu būvobjektos. Un visbeidzot būvs digitālais brālis, jeb dvīnis, jo šis ir tāds mūsu anchor projekts, kur mēs uzsākām
un tagad pilnībā visas būves ir digitālā formātā, bet tie iegūmi ir acīm redzami visām iesaistītajām pusēm, gan pasūtītājiem, gan būvniekam, gan klientam. Mēs uzlabojam kvalitāti, samazinām kļūdu skaitu, būvniecības process vēsturiski nav bijis caurspīdīgs, līdz ar to šī digitālā vide palīdz gan kontrolēt, gan uzlabot, gan arī radīt to procesu caurspīdīgi. Un visbeidzot, tas viss rezumējās arī resursu ietaupījumā un izmaksu ietaupījumā, gan klientam, gan arī mums, jo stāsts ir par produktivitāti. Paldies. Es gribētu teikt, ka man otrā nodarbošanās, pareizāk sakot, pirmā nodarbošanās biznesa skolas pasniedzējs ir tāda unikāla vieta, jo es ikdienā redzu diezgan daudz vidējā un arī augstākā līmeņa dažādu uzņēmumu vadītājus, kas mācās biznesa skolā. Un vispār biznesa skolas pasniedzēji tādi bīstami cilvēki, kas varbūt labāk par daudziem zina, kas notiek uzņēmē darbībā valstī. Un tas, ko es esmu ievērojis, ka bieži vien šīs diskusijas auditorijā ar maģistrantiem, maģistra studentiem vienā brīdī tu nesaproti, tu skaidro kaut ko studentam vai tu jau konsultē uzņēmumu. Un no šīm konsultācijām pēdiņās inovāciju jomā es esmu pamanījis, ka diezgan daudzi uzņēmumi Latvijā, viņi, protams, nodarbojās ar šo te pakalpojumu produktu attīstību, viņi nodarbojās ar procesa efektivitātes celšanu, bet tas nenotiek sistemātiskā veidā, proti uzņēmumiem nav inovāciju procesu, viņiem nav mehānismu, kā vētīt un tālāk attīstīt šīs te jaunās idejas. Galbeigās viņiem pat nav stratēģijas, nemaz nerunājot par inovāciju stratēģiju, respektīvi tas viss notiek tādā nedaudz pašplūsmas veidā. Jā, tātad, ja uzņēmumā ir šī inovācija kultūra, tad kaut kas tur notiek, ja nav, tad nekā. Es gribēju pajautāt atkal kolēģiem no valsts kapitāla sabiedrībām. Ir pilnīgi skaidrs, ka jums ar šiem te inovāciju attīstību viss ir kārtībā, bet varbūt jūs varat padalīties pieredzē, ja, kā tas tiek veikts strukturāli, ja, kā jūs atlasat idejas, kā vētījat, kādi inovāciju attīstību mehānismi ir jūsu uzņēmumos. Tā. Ja. Varbūt daži pieredzes, daži komentāri, kas varbūt ir tās neparastās komponentes, kas varbūt neienāk uzreiz prātā. Tā acīm redzamā lieta, kas visiem ienāk, ka tas mums ir atkarīgs no cilvēkiem. Ja, tad ir jābūt cilvēkiem un kolektīviem, kas vispār to ir gatavi darīt, bet tas, kas varbūt ir neparasti, kas varbūt nav tik tradicionāli uzņēmumos, ka šīs inovācija process paredz etapu, kurā nav skaidrs mērķis. Un tas ļoti īpatnēji, ja mēs runājam par saimniekiem un ownership un vispār latviešu kultūrā, ir tāda tendence, ka tev plāno visu daudz gadus uz priekšu, tad tev ir jāspēj atlasīt cilvēki, kuri, un tas arī tagad ir zinātniski, arī ir pētīts par šo, ka ir process, kuram ir izmaksas, kuru var mērīt, kurš ir jāvada, kura rezultāts ir mērķa formulējums, ka to noformulē, kas ir mērķis. Tas ir diezgan depresīvi, reti, kurš to spēja izturēt, jo normāls 95% cilvēki ir nākt uz darbu un būt konkrēti par to, ko viņš tajā darba vietā darīs. Tad ir relatīvi neliels skaits darbinieku, viņus vajag speciāli arī audzēt un kultivēt un atbalstīt par to, kas var vispār izturēt šo inovāciju procesā. Viņš nav galīgi pārāk priecīgs obligāti. Ja, tev ir kāds kaut kurš izdomāja mēķi, kā tas automagically notiek, tas īstenībā nav nekāda burvība, tas ir tā viena tā atklāsme, kad ir arī, ja mēs skatāmies uz, pavisam jaunu tehnoloģiju aprobāciju un kā viņas dabūt jēgpilns, tad brīdis, kurā tu nonāc līdz mērķim, arī ir atsevišķi jāmēr, jo viss tas parasti arī biznesa izglītība parasti ļoti laba un komfortabla un brīnišķīgi viņi pasniedz visu no brīža, kurā tu zini mērķi, kurā tev ir mērķis, resursi, iteratīvs process, biznesa plānošana, tādā garā un tā visi ļoti jauki un zolīdi. Ja? Ļoti reti, kurš apskata to jocīgo daļu, kas ir, kamēr tu to mērķi vispār spēja noformulēt. Un otra lieta, kas ir arī ļoti būtiska, ir runa par pilnvarām, jo uzņēmuma valde
Nav tādi kaut kādi autoritīvi ķēniņi, kas no rīta atnāk padzer no kafiju un tad izdomā, tagad mēs darīsim šo, piemēram, kaut kādu jaunu lietu. Tad tev ir jābūt sistēmai un organizācijai, kas var dot pilnvaras uz leju organizācijas struktūrā un veidot šīs komandas, kuras ir pietiekami rīcībspējīgas un kurām ir resursi un nauda, lai vispār viņš šo procesu spēja novadīt. Jo tas, ko tu vari labi klasiskā korporatīvā struktūrā vadīt, tu vari vadīt biznesu, kurš ir izveidojies. Ja tādā ziņā tev biznesa vēl nav, tad tev attiecīgi arī ir jābūt ļoti, tev jāspēj viņu it kā ir šīs te komandas pilnvarot. Un trešā lieta, protams, ko varbūt arī mums esam iemācījušies, kas ir diezgan bīstami, ar ko parasti visi sāka, viņi atlasa tur no kolektīva tādas sevišķi dzīvespriecīgus cilvēkus un tipiņus, tad saliek viņus specifiskā tādā departamentā, nosauc viņu par inovāciju no departamentu un saka, ka jaunieši ejiet un inovējiet, un tad pāriet cilvēki dara normālo darbu un ienīst šos te jauniešus, jo viņiem ir daudz naudas, slavas, nekādas konkrētības, un lai arī ko gribētu uzņēmumu vadīt, viņi, protams, tie jaunieši ies bojā. Tur viņus nevar glābt nekas patiesībā, tāpēc, ka organizācija ir daudz stiprāka par vadību parasti. Un ir miljonus veidu, kā horizontāli to visu var torpedēt, tāpēc tā kritiskā komponente, protams, ir tas, ka tev ir jāspēj pēc iespējas lielāks departamentu skaits iesaistīt, lai viņi jūtās arī atbildīgi par šo. Tad inovācijas tas nav tikai kaut kāda frīku nodarbošanās, bet tas ir tieši, ko arī kolēģi minēja, tas ir inovācija kultūra, ka viņai ir tomēr pēc iespējas jācaurauž kopējie procesi. Čakas kungs, jums ir šis te optimismu departaments vai tomēr kaut kā citādāk tas notiek? Jā, mēs te pāris gadus atpakaļ pamainījām tieši to pašu kodolu no tādas pētniecības domāšanas uz inovāciju domāšanu, jo tas, ko mēs saskatām enerģētikā, ir tas, kad 5-10 gadu perspektīvā mūs gaida milzīgi izaicinājumi, nulle cenas, mīnus cenas, kas priecē sabiedrību, bet ne visai priecē attīstītājus, un dažādi citi izaicinājumi, kā jau es minēju. Un tam visam ir vajadzīgi risinājumi, kur šobrīd nav. Piemēram, visi runā par ūdeņradu, bet neviens vēl īsti nezin, kā viņu pārdot un kur viņu lietot. Un tā ir jebkurā no nišām, kuras, var teikt, var iedurt ap pirkstu, tur tie risinājumi nav skaidri, un faktiski mēs jau, kopš man ir šis inovācija departaments, mēs jau 7 projektus dažādos virzienos pētam un nekādīgi, kā Ingemārs saka, nespējam nodefinēt to precīzo mērķi, jo nekur matemātika vēl nesanāk, bet tā ir tikai viena sadaļa, tā ir, teiksim, tie lielie globālie projekti, kur cilvēki arī ir, es teiktu, uz to orientēti, viņi ir zinātniski un uz to mērķēti un domājoši. Bet tādā lielā organizācijā kā mūsējā, un ja skatās to inovācijas, to definējumu, tad faktiski inovācija tiešām notiek jebkur. Un tā lielākā grūtība ir varbūt to aiznest līdz cilvēkiem un iegūt šo masveidīgo iegūmu, kad katrs mēģina kaut ko inovēt un kad katrs, kurš ir kaut kādu ideju atradis, ka viņš par to ir arī kaut kādā veidā motivēts, atzīmēts un dabūjis to mazo slavas daļu, par ko te tika runāts, un tā ir tā inovācija kultūra, kas ir nepieciešama, un tā jau ir faktiski 100 cilvēki ir tie, kas varbūt ir iesaistīti, bet faktiski jau funkciju vadītāji, visi pārējie un tā tālāk, ja nav šīs kultūras, kas to atbalsta un veicina, tad tas inovāciju attīstības process arī nekad nebūs pietiekami labs. Tā kā tas ir nebeidzams darbs, tā kā Rīga nekad nebūs gatava, arī šī inovācija kultūra, viņi ir nemitīgi jāuztur, jāveicina, un tas ir milzīgs darbs gan personāla daļai, gan tieši inovāciju kultūru vadītājiem, gan arī katram funkciju vadītājiem un tā tālāk, un arī, protams, uzņēmumu vadībai, kā to veicināt un kā to atpazīt un kā šo mūžīgo vēlmi kaut ko jaunu uzzināt un ieviest, organizācijā ieviest, jo, ja mēs pastītos to kultūru, kāda bija varbūt 10 gadu atpakaļ, tad jebkura iniciatīva bija nosodām, jo par to, ja neatbilst procesam un neatbilst tam un šitam, tad, protams, vienmēr varēja atrast vainīgo, kurš pie tā ir vainīgs, un tā ir diemžēl, tādās kapitāla sabiedrībās lieta, kas ir jāmaina uz komerciālu domāšanu un pilnīgi citu attieksmi.
Griškavits kungs, jums tā ļoti nopietni paskatījāties, ka Čaks kungs teica, ka Rīga nekad nebūs gatava. Jā, kā inovācijas ir pie jums organizētas? Nu jā, jāsaka, ka stāsts līdz kārtībai ir diezgan patāls. Mērķis arī nav būt kārtīgam inovāciju procesā, bet nebaidīties, uzdrīkstēties, riskēt, veidot kultūru, lai darbinieki nebaidās, jo jāsaprot, ka ieviešot inovāciju, mēģinot, lielākā daļa tomēr būs saistībā ar neveiksmēm un neizdošanos. Bet, ja mēs iedalam divos svarīgākajos virzienos, es varētu minēt, kādā veidā mēs strādājam ar inovācijām. Viens ir tās tīrās inovācijas un redzamā daļa. Tad šis ir organizēts process, kādā veidā tad mēs vēlamies un arī iesaistam darbiniekus. Tie saucamie hakatoni, pašlaik mums ir akcelerācijas programma, ir darbinieku inovāciju uzsaukumi, kur faktiski tiek iesaistīti darbinieki dažādu vairāku nodaļu līmenī, kur darbinieki strādā gan pie savām iniciatīvām, un tās realizē ar uzņēmumu vai ārējo speciālistu iesaisti. Un uz doto brīdi, jā, mums ir, kā visai nozarei, ļoti aktuāli, kādā veidā tad mēs varam pielietot mākslīgo intelektu, tās dotās iespējas mūsu iekšējo procesu un biznesa procesu optimizācijā un uzlabojumos. Un tas otrais virziens, kas faktiski mūsu gadījumā ir bijis produktīvākais, ir tās klusās inovācijas. Jeb, kad darbinieki strādā ar esošiem procesiem, saskarās ar grūtībām un meklē ceļus, kā tad var darīt savādāk. Un tieši šajā procesā tiek šīs labākās idejas arī identificētas un arī realizētas. Bet es teiktu, abi procesi ir svarīgi, jo viens stāsts ir par iekšējo kultūru, sapratni visā organizācijā kā tādā, un otrs ir vairāk, tad kā mēs virzamies uz to efektivitāti. Jā. Paldies. Es Zakuls kundzei gribēju jautāt, jūs jau teicāt, ka statistika rāda, ka tās inovācijas koncentrējās lielajos uzņēmumos. Vai statistika kaut ko rāda par mazajiem uzņēmumiem, vai viņi arī nodarbojās ar inovācijām, ja tas ir apzināts, neapzināts process? Jā, noteikti mazie uzņēmumi arī nodarbojas ar inovācijām. Skaitliski, ja mēs pastītos, protams, lielo uzņēmumu ir mazāk, kas nodarbojas ar inovācijām nekā mazo uzņēmumu, bet jāsaprot, ka tās inovācijas, protams, ir bieži vien viņas ir mazākā apjoma, mazāk ietekmē, mazāks ieguldījums. Jā, jo, kā teicu, 62% ir tomēr no lielajiem uzņēmumiem. Bet patiesībā jau tā ikdiena mums mainās un mākslīgais intelekts un visi jaunie procesi ienāk praktiski visās nozarēs, visos uzņēmumos. Un ir jāmainās un ir jāattīstās. Jā, kaut vai arī tāpat valsts pārvalde, tur jau arī procesi mainās, tiek meklēt jaunu risinājumu, arī statistikas pārvaldē. Mēs jau vairs nestrādājam tā, kā mēs strādājam pirms 10 gadiem. Mēs saprotam, ka cilvēkiem nav laika atbildēt, nav laika iesaistīties, bet mums ir jāsagatavo dati, tātad jāmeklē jauni risinājumi, jauni veidi, jāveic inovācijas. Bet jā, tā ir, man liekas, pēc būtības tā ir ikdiena, un līdz ar to es domāju, katram būtu, kas ir pildījis vai inovāciju, vai pētniecības un attīstības pārskatu, būtu vērts uzņēmumu vadītājiem vai kādam vadošiem pastīties, ko tad tas grāmatvedis tur ir sarakstījis, vai tiešām es, kā uzņēmumu vadītājs, piekrītu tam, kas tur ir sarakstīts. Jā, no savas pieredzes grāmatvežiem bīstam strīdēties, jo viņi kaut kā kontrolē naudu. Jā, es gribēju pajautāt, vai tā saucamie jaunu uzņēmumi, startupi kaut kā tiek uzskaitīti, ja viņi sabirst tajā kategorijā, kas ir mazie uzņēmumi? Viņi sabirst šobrīd, bet Lapiņa kungam ir doma koncentrēties arī vairāk uz startupiem, bet tas ir tikai pagaidām vēl tādas ideju līmenī. Tad mēs varbūt varēsim ieraudzīt kādreiz šo te startup ekosistēmu Latvijā. Skatīsimies, jo, kā teicu, viss mainās, līdz ar to arī statistika pēc būtības mainās. Mums nepietiek ar to, ko mēs līdz šim esam pieraduši. Mums jāskatās uz jauniem datiem, uz jaunu informāciju, kas sabiedrībai ir nepieciešama.
Jā, un tad noslēgumā mums nemaz tik daudz laika nav palicis. Savā pēdējā slaidā es rādīju šo te Porter dimantu, tur stāsts par ekosistēmām, un tur tomēr bija iezīmēta šī te iespēja. LVRTC šīs te iespējas ir daudz, ir kiberdrošība, ir kvanti, ir viss kas cits. Kas kungi, būtu jūsu nozarēs tās iespējas, uz kurām būtu jāfokusējās, lai panāktu kaut kādu tālāk attīstību izrāvienu? Mūsu gadījumā tā galvenā iespēja ir saistīta ar to, ka mobilo sakaru nozarē jau vairākus gadus tutojās 5. paaudzes standarts, ko varbūt jūs daudz kā parasti lietotāji asociējat, vienkārši tur mainās tie cipariņi telefonā. Tas ir īstenībā banāli. Tad tīkla pārklājums ir pat mazākā daļa visā šajā stāstā. 5. paaudzes tīkls nozīmē, viņš nav domāts īstenībā jums, viņš nav cilvēkiem, viņš ir domāts jums kā uzņēmumiem, viņš ir pirmais industriālais standarts mobilo sakaru vēsturē. Un no tā tad arī izriet vesels klājiens visādi iespēju, un tas, ko mēs esam sareiķinājuši, ka mēs esam izvēlējušies vairākas biznesa vertikālas, kurās mēs attiecīgi audzējam muskuļus un kompetenci, jo mēs redzam, ka paši sakari tur būs mazākā daļa no naudas, bet visi tie blakus un risinājumi nes lielāku rentabilitāti, kas arī mūs lielā virza šajā spēja audzēšanā. Mums, parādās militāri personas mūsu darbā mēs pieņemam kolēģis, kuri ir bijušie no militāristi. Mēs pieņemam kolēģis, kas ir bijušie esoši konstruktori un inženieri. Mēs pieņemam datorredzes speciāli. Tādas kompetences mums ir jau daudzi desmiti cilvēki, kuri kādreiz būtu neiedomājami mūsu kolektīvā, kuri tagad tur ir tieši tāpēc, ka mēs būvējam šīs jaunās biznesa spējas, lai pelnītu naudu jau blakus nozarēs. Jā, kā jau minēju, tad enerģētika viņa aiziet pilnīgi citās dimensijās, kā nesen biju World Economic Forum, un tur kā viena no 4 stūrakmeņiem faktiski minēja no jaunajām paradigmām, ar ko saskarās šobrīd sabiedrība. Viens no punktiem ir elektrifikācija, un kāda nozīme tam visam būs nākotnē, kad daudz to vēl nav sapratuši, ieskaitot to pašu 6G, saliekot kopā ar droniem, ar to, ka viss mūsu mājās būs elektronisks un vietas, un viss savā starpā sarunāsies un tā tālāk. Skaidrs, ka bez elektrības tas viss nenotiks, un tad Sandim, ja viņš nespēs 5 minūšu laikā to elektrību padot, tad es domāju, visiem liksies, ka pasaule ir apstājusies, jo tas kļūs ar vien svarīgāk, un, protams, kad cilvēks smadzenes manuāli vairs ar to nespēs tikt galā, un līdz to mēs esam ļoti daudz šobrīd investē mākslīgajā intelektā, lai spētu, tas ir modelēšanas, prognozēšanas, dažādas attālinātas datu pārvaldības un tā tālāk, visas šīs sistēmas, lai to visu pārvaldītu. Protams, mākslīgais intelekts šis būs pilnīgi un absolūti neatsvarams instruments. Tas ir viens no virzieniem, kur mēs ļoti ieguldamies šobrīd. Un otrs, protams, ir nākamie elektrības patēriņa centri, un tie ir mākslīgais intelekts atkal jau, bet šajā gadījumā caur data centriem. Var minēt vienu piemēru, ka Īrijā 20% no elektrības patēriņa jau ir data centri. Amerikā tie ir 5%, un visi tie rādītāji faktiski šobrīd iet tādā eksponenciālā līknē uz augšu. Protams, ka mēs arī šajā virzienā skatāmies, kur ir mūsu loma šajā visā, un otrs lielais patēriņa centrs ir zaļās degvielas. Faktiski, ja kaut vai 10% no tā, kas ir ieplānots te Latvijā un Baltijā, par ko visi runā, ja tas kaut vai 10% apmērā realizēsies, tas ir dubultos mūsu elektrības patēriņu. Un, protams, arī šajā virzienā mēs nopietni skatāmies, kur mēs atrodamies šajā ķēdē un kur mēs, godīgi sakot, arī kā valsts abos šajos jautājumos gribam atrasties gan data centra ziņā, gan arī šīs zaļās degvielas ziņā un zaļās elektrifikācijas ziņā. Un tas mēs vēl tur neesam, mēs esam paņēmuši palīgā Amerikas institūtu enerģētikas, lai palīdz mums nonākt un mazliet varbūt izgaismot kaut kādas lietas arī mūsu politiķiem, jo tās ir, es teiktu, globāla mēroga spēle, kurā Latvija vai nu ir, vai nu nav, un tur tad arī tīri valstiski arī būtu jāsaprot. Paldies. Jā, no nekustamo īpašumu pārvaldības attīstības
divi galvenie virzieni, ko es minētu, ir procesa digitalizācija. Jāsaka, ka nozare ir diezgan kūtra un lēna atsakās no kaut kādām tradicionālajām un ierastajām vērtībām un procesiem, kas tika iedibināti jau vairākus gadu desmitus. Līdz ar to tur ir milzīga iespēja, un mēs kā uzņēmums arī investējamies šajā digitalizācijā. Un otrs, kas dzen nozaru uz priekšu, ir ilgtspējības faktori un arī konkrēti mērķi, ko ir uzstādījusi Eiropas Savienība. Līdz ar tie nav kaut kādi virtuāli mērķi, bet mums visiem tie jāsasniedz. Būvniecības sektors aizņem vai izpilda aptuveni 30% no CO2 izmešiem. Līdz ar to izaicinājums un arī iespēja ir milzīga. Un zem šī apakšā iet jau iepriekš minētās tēmas, jeb virzieni, energoefektivitāte, attālinātā vadība, kontrole, optimizācija, zaļie, jeb vidē draudzīgi materiāli, otrreizēji izmantojami materiāli. Tā kā ir vairāk virzieni, kur strādāt, iespējas ir identificētas, un noteikti tie būs šie divi būtiskākie dzinuļi visai nozarē, ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Jā. Paldies. Es gribētu pateikt paldies jums par šo te sarunu un noslēgt ar varbūt diezgan cīnisku un ārpus šīs telpas negaidītu atziņu, ka es gribētu apgalvot, ka Latvijā valsts kapitāla sabiedrībās ar inovācijām ir diezgan labi. Jā, tātad paldies, un es atgriežu iniciatīvu pasākumu vadītājas rokās. Paldies, kungi. Paldies. Paldies diskusijas dalībniekiem. Es ceru, ka gan šeit sēdošie, gan pie TV vai datoru vai telefona ekrānos tie, kas skatās, arī guvuši kādas vērtīgas atziņas, varbūt ko pielietot jau šodien un apzinās vien vairāk inovācijas un inovāciju lomu savā uzņēmumā un kā tās veicināt. Bet, lai turpinātu šo dienu, aicinu uz skatuves pievienoties organizāciju psihologu un biznesa treneri Uldi Pāvulu. Labdien! Paldies par iespēju būt šeit. Es pārstāvu, kā es uzzināju, Greitāna kunga minētajos rezultātos, es pārstāvu 4. straujāk augošo nozari Latvijā personāla vadības pakalpojumu. Un atbilstoši šai nozarei, tad esmu izvēlējies arī runāt par atbildības kultūru, ko es uzskatu, kas ir ārkārtīgi svarīgi inovāciju veicināšanai. Un par ko es runāšu, tas būs saistībā ar fóruma rīkotāju veiktās aptaujas rezultātiem. Un es gribētu sākt ar tēmu par bailēm. Izstāstīšu vienu iespējamo skaidrojumu, kā bailes rodās un kādas ir sekas un ko mēs iespēju robežās varam darīt. Un sākšu ar rezultātu piramīdu, ļoti slavens koncepts. Un visi vadītāji zina, kādus rezultātus mēs vēlamies. Un vadītāji ne tikai zina, kādus rezultātus mēs vēlamies, un piemēram, uzreiz tad skatāmies, piemēram, jāuzlabo klientu pieredzi. Tad vadītāji saka, mums jāuzlabo klientu pieredzi. Un tad vadītāji nereti arī ļoti precīzi zina, kāda rīcība ir nepieciešama. Un, piemēram, konkrētajā gadījumā vadītājs vēlās no darbiniekiem, lai sapulcēs tiktu izrādīta iniciatīva, un darbinieks domātu, kā var uzlabot lietas, kuras varētu būt labākas. Bet ir tāda lieta kā esošā pārliecība, un darbiniekam esošā pārliecība ir sekojoša. Sanāksmēs jāklusē, būs mierīgāka dzīve. Un šī pārliecība ir diezgan spēcīgi iesakņojusies viņa pieredzē, jo pieredze ir sekojoša, kas sanāksmēs runā, tam nepatikšanas. Un uzņēmumos ir ļoti veiksmīgi izveidota inovatīvo darbinieku sodīšanas sistēma,
Un vadītāji nerad ļoti labi ar to ir ar augstu kompetences līmeni šajā jomā. Nu, piemēram, darbinieks saka, ka vajadzētu uzlabot kaut kādas konkrētas lietas. Un vadītājs paskatās un saka, Jāni, lieliski, tu būsi tagad atbildīgs par šo jomu. Un Jānis saka, bet es gribēju runāt par to, kā mēs varētu šo jautājumu risināt. Un, es nedomāju, ka tas ir manas kapacitātes uzdevums vienam šo jautājumu risināt. Un vadītājs saka, nē, Jāni, ļoti labi, es jau sen gaidīju, ka kāds pieteiksies pie šī jautājuma risināšanas. Un ir tad šī nasta darbiniekam plecos. Un ar to, protams, nepietiek. Darbinieks pie kafijas automāta satiek savu kolēģi, un kolēģis viņam saka vēl šādus vārdus. Ko tev vajadzēja to jautājumu uzdot? Tev vajadzēja ar šo ideju nākt klajā? Tu nesaproti, mums gads jānoslēdz ir. Mums ir gada rezultāti jāizpilda. Tu domā, ka mums tagad ir laiks iesaistīties šajā projektā, lai domātu par to, kas būs pēc 5 gadiem? Un vadītājs šādi norēģē, darbinieki šādā veidā norēģē, un mēs iegūstam darbinieku, kurš ir perfekts klusētājs, sapulcējs nākošajās. Vēl viens piemērs. Vadītājs vēlējās, lai darbinieki sapulcēs padalītos ar savām pozitīvajām emocijām, to skaitā strādājot pie inovācijām. Un tad ne tikai katrs pastāsta, ko viņi dara, bet arī pastāsta, ar ko viņi lepojās. Un darbinieki tad stāsta pavisam īsi, ļoti konkrēti un emocijas ļoti pozitīvas, un viens no valdes locekļiem vienam darbiniekam saka, tavā vietā es ar šo nelepotos. Un atkal iedomājieties, kāda cilvēkam tālāk ir motivācija piedalīties, atklāt, runāt sapulcēs. Un tādā veidā mēs iegūstam, protams, absolūti perfektu rīcību. Jā, tad reālā rīcība sanāksmēs nogaida, neko nesaka, sapulcēs runā vairāk vadītājs un ir, protams, grūtāk panākt progresu inovācijās. Mēs iegūstam iespēju, kad iespējams šis cilvēks nonāk zem līnijas, un zem līnijas ļoti interesanti, zem līnijas ir vairākas rīcības, tur nav garlaicīgi, un pirmā rīcība ir ignorē un noliedz. Vadītājs saka, iesaisties procesu uzlabošanā, piemēram, kā būtu, ja tu apgūtu Power BI un mazliet pievērst uzmanību Exceļa makrosiem. Un no grāmatvedības nodaļas, no 15 cilvēkiem, tikai viens uzskata, ka tas uz viņu attiecās. Vispārējie saka, ar mani viss labi, es savu darbu daru, ko jūs vēl no manis gribiet, uz mani tas neatiecās. Un pēc 5. reizes vadītājs saprot, ka, laikam, nebūs, nolaižās rokas. Tā kā ignorē, starp citu, es to noliekšu, ka es jums rekomendēju, bet ja gadījumā arī jūs negribētu uzņemties atbildību, tad šeit zem līnijas ir skaidri pateikts, kas jums arī ir jādara. Tad pirmā lieta, ignorējiet un noliedziet, ka tas uz jums attiecās. Nākošais ir meklēt vainīgos. Šeit, protams, repertuārs ārkārtīgi plašs un bagātīgs, bet es iedomājos tādu situāciju, kad klienta apkalpošanas daļas darbiniekam lūdz aiziet kopā ar klientu menedžeru pie klienta, lai aprunātos par vajadzībām, bet klienta apkalpošanas daļas darbinieks saka, bet ko es tur darīšu, man neatsūta informācija, es neesmu sagatavojies, kāpēc man tur jāiet līdzi ir, man tāpat daudz darba, kas man aizstās, kas strādās ar tekošiem darbiem. Rezultātā ļoti viegli ir šos te vainīgos, protams, atrast, un es ieteiktu jums mazliet piefiksēt sanāksmēs, cik bieži jūs dzirdat atsauksmi uz, kas ir vainīgs. Nerad tas ir diezgan daudz komentāru ir par vainīgiem. Tad ļoti laba rīcība ir pasaka, kas man tieši jādara ir. Un iztēloties, ka jums ir darbinieki, kuri saka, jā, gribam inovācijas, bet tad, pasakiet, kas tieši jādara ir. Jūs sakiet, sāksim varbūt ar klientu vizītēm, aiziesim pie klientiem. Jā, bet tad ko viņiem tieši jautāt? Jūs sakiet, paskatāmies klientu pētījumus, varbūt tur būs kāda ideja, ko jautāt. Bet tieši kādus pētījumus tad mums vajadzētu tagad skatīties? Un tad jūs gribat aicināt, lai kaut kāda iniciatīva rodās, kaut kādi pirmie soļi, bet rezultātā jūs saskaraties to, kā virziens tā jautājums, bet pasaka, kas mums tieši jādara. Un vienam otram vadītājam arī nolaižās rokas, jo jūs gribējat jums tāda ekspektācija, ka kaut kāda iniciatīva nāk no cilvēka. Bet atcerieties, zem līnijas
inovācijas un iniciatīva, viņai grūtāk ir parādīties. Tad ļoti laba rīcība ir paslēpa un nogaida. Un es pieļauju, ka daži no jums arī aizies uz biroju, un ja ne šodien, tad rītdien varbūt stāstīs par diezgan daudz labām idejām, ko jūs dzirdējāt. Un tad daļa no jūsu darbiniekiem droši vien teiks, atkal konferencē bija, jā. Pagaidīsim kādu mēnesi. Ja, ja pēc mēneša vēl šī aktualitāte būs, ja, tad varbūt lēnā garā. Ja viņš jau tā visu laiku dara, vai viņi aiziet uz konferenci, tad kaut kā baigi tur visādas idejas patīk, bet parasti pēc 3 nedēļām jau pats ir aizmirsis, par ko bija tur iestājies, ja, tur tā ikdiena viņu atkal pārņem, un nestripsim kolēģi karstu. Un, protams, vēl ļoti laba rīcība ir, tas nav mans darbs. Un tas nav mans darbs, ir ārkārtīgi spēcīga rīcība, jo situācijā, kurā jūs gribat, lai darbinieki viens otram palīdz, un viens nodaļas darbinieks palīdz otras nodaļas darbiniekiem, nereti tā sajūta ir tāda. Ja? Kāpēc mums amata apraksts ir vajadzīgs? Tāpēc, lai atbilstošā brīdī viņi izņemt ārā un kolēģim parādītu. Kur ir rakstīts, ka tas man jādara? Nav. Un daži tādi pavisam atapīgi vēl tur kolēģi amata apraksts pie rokas, lai ne tikai parādītu savējo, bet arī parādītu viņa. Un saka, es te tā spētu to oficiālo informāciju, man tā šķiet, ka tas tā kā vairāk uz tevi attiecās. Un tā kā man šodien ir ļoti svarīgi 15 darbi jāizdara, es tev labprāt palīdzētu, bet es, diemžēl, nevaru tik ļoti lielā mērā iesaistīties. Un mēs iegūstam tādu aburto loku, un to sauc par upuru aburto loku. Un upuru aburtais loks nozīmē to, kad ir ļoti ērti neuzņemties atbildību, jo tev tā baigi neveicās. Tad tev informācija neiedod, tad tev prasa no tevis to, ko to nevajag. Un, ja gadījumā jūs gribētu neuzņemties atbildību, bet es saprotu, ka tas šajā auditorijā droši vien nedarbosies, tad vajadzētu kaut ko no šī repertuāra izmantot. Un tad, protams, jautājums ir, kā mēs varam pacelties virs līnijas. Un virs līnijas mums ir dažas absolūti klasiskas atbildības kultūras rīcības. Un pirmkārt, ideāli būtu kaut ko pamanīt, ka kaut kas nav tā, kā tam ir jābūt. Un es parasti šajā gadījumā minu tādu absolūti vienkāršu piemēru. Jūs ejat pa koridoru un ieraugat ābolu serdi. Un tā serdi tāda, ka negribās viņu celt. Bet daži kolēģi ir pagājuši garām un nav pamanījuši. Jūs viņu pamanījāt. Un atbildības kultūrā jums pie sevis ir jāpasaka tā. Tagad tā ir mana serde, ja jūs viņu pamanījāt. Un jūs nevarat ignorēt šo faktu. Un tad, protams, tālāk loģiski ir, ko darīt. Sakiet, kādi ir daži risinājumi vēl bez šī vēl? Pacēl, izmet, aizmirst. Bet varbūt ir tā, ka jūs kavējat ļoti svarīgi sapulci un jums nebūs laika aiziet nomazgāt rokas, un tad ātri uzrakstam īziņā tādu un tādu situāciju vajadzētu savākt. Bet, protams, iekavās jāieraksta, kāpēc jūs pats to neizdarījāt, jo citādi varbūt kolēģi nesapratīs. Tad jums ir vairāk vienmēr risinājumi, un tad, ja vajag, var apspriesties ar vadītāju vai ar kolēģiem, ja mēs skatāmies par citiem piemēriem, bet rezultātā atbildības kultūrā parasti tas noslēgums ir tāds, kad mēs kaut ko daram. Ja? Mēs esam aprunājušies, mēs nenogaidam, nenovilcinam, mēs rīkojamies. Tad lūk, kur arī šīs četras atbildības kultūras rīcības ir ļoti, ļoti laba arī grāmata, kur psihologi ir aprakstījuši, kā tas praktiski ikdienā darbojās. Un tad, protams, ļoti, ļoti svarīgs jautājums ir, kā praktiski veidot šo atbildības kultūru, ja? Jo visi mēs esam gan zem līnijas, gan virs līnijas, un tur ir kaut kāda dinamika. Bet man liekas, ka kas tādā inovāciju kultūras veidošanas kontekstā ir svarīgi, kāda mums tā dinamika ir, cik dziļi mēs esam zem līnijas, cik ilgi mēs esam zem līnijas, un vai mēs paši to saprotam, atzīstam to, un pēc būtības, protams, pirmais solis ir pašvērtējums. Un pašvērtējuma kontekstā man ir viena tāda neliela dilemma priekš jums. Tad tu biji auditorijā kā klausītājs, kad kolēģis no cita departamenta prezentēja savu projektu.
Tu neesi atbildīgs ne par šo projektu, ne par šo prezentāciju. Kolēģis ir labs savs jomas eksperts, diemžēl tu uzskati, ka prezentācija neatbilst jūsu organizācijas augstajiem prezentēšanas standartiem. Nu, un tad jums ir daži varianti, ko darīt. Pirmais variants. Tu, protams, neko neteiksi, jo tas nav tavs departaments un tas nav tavs projekts. Otra rīcība iespējamā, tu pateiksi to savam vadītājam, lai viņš pasaka savam vadītājam, un tādā veidā tas jautājums tiks, pasaka tā kolēģi vadītājam, un tādā veidā tas tiks atrisināts. C variants, tu kolēģim jautāsi, vai viņš vēlas dzirdēt atgrieznisko saikni, pateiks, kas bija labs, un iespējams arī ieteiks kādu ieteikumu, un, protams, pajautās, vai viņš būtu gatavs šādai sarunai. Nu, un, protams, arī D variants bez aplingiem tieši konkrēti pateiks, ko tu domā par viņa prezentāciju. Ja? Lūdzu, 10 sekundes kaut vai simboliski ar kolēģi aprunājieties, nu, tā reāli, ko jūs darīsiet, vai ja negribat par sevi, kā tipiski jūsu darbinieki rīkosies. Paldies! Te, protams, nav pareizo variantu, jo ar kultūru tā ir, kad nav nepareizas kultūras. Ja jūs jautātu man, tad, manuprāt, pirmais variants ir tāds tipisks zem līnijas iedzīvotājiem, un pirmais variants ir neiesaistītiem darbiniekiem un svešiniekiem organizācijās. Ja? Otrais variants arī dažās organizācijās strādā. Es laikam izvēlētos C variantu atsevišķā individuālā sarunā, jo, manuprāt, tur drusku vairāk ir cilvēcības. Ar D problēmu būtu atkal tas iespējams dažos gadījumos varētu veicināt bailes un nevēlēšanos uzņemties nākošās prezentācijas. Bet te nav pareizu atbilžu, bet jūs jautāt man, es laikam censtos vairāk virzīties C virzienā. Nu, lūk, un tad jautājums ir par risinājumu, un tas jautājums, kas mums ir jāuzdod, ir, kāda jauna pieredze ir jārada, lai darbiniekiem mainītos esošā pārliecība par to, kā mums ir jāstrādā. Tad mēs rezultātu piramīdu pēc būtības nodrošinām no apakšas uz augšu, ja mums kaut kas ir jāmaina, un mēs cenšamies saprast, kas ir tā jaunā pieredze, kas ir darbiniekiem jārada. Un tas nemaz īstenībā nav tik viegls jautājums, un dažas atbildes varētu ieskicēt inovāciju kultūras veidošanas virzienā, ja, un arī, protams, par šo atbildības kultūru. Nu, manuprāt, ļoti svarīgs aspekts ir paskatīties uz to, ko vadītāji paši ikdienā dara. Un šeit ir interesants pētījums, kurā tika konstatēts, ka inovatīvo uzņēmumu vadītāji visaugstākajā līmenī 2 reizes vairāk tērē savu ikdienas laiku darbībām, kuras ir kritiski svarīgas inovāciju veicināšanai. 2 reizes vairāk. Un es domāju, ka tas ir super augsta līmeņa izaicinājums, ja? Un tad jūs jautājat, okay, bet kas ir tās rīcības, kam viņi velta to laiku. Ja? Tad es noslēgšu ar 4 rīcībām, kuras es pieļauju, ka liela daļa no jums jau ikdienā dara. Jautājums par to varbūt, kad var nedēļas ietvaros vēl kādu stundu vairāk tam veltīt. Un, ja jūs to darat un vēl vairāk nevarat darīt, iespējams, jūs varat saviem darbiniekiem aicināt savus darbiniekus, lai viņi arī vairāk pievērš uzmanību un velt šīm darbībām laiku. Tad pirmais ir jautājumu uzdošana, un šī rīcība balstās uz pieņēmumu, ka labs jautājums ir vairāk vērts nekā laba atbilde. Un tā vietā, lai rīkotu ideju vētras, varbūt kādreiz uztaisiet jautājumu vētru. Tad mēs nenākam uzreiz ar atbildēm, mēs uzdodam jautājumus, kur ir ārkārtīgi svarīgi. Un daudz darbinieki ir ļoti uztrenēti atbilžu meklēšanā,
bet viņi reizēm aizmirst pajautāt svarīgākos jautājumus. Un tas ir reizēm neierast. Kādas jautājumas, kā būtu, ja. Un, protams, kad visi klātesošie ļoti labi saprot jautājumu vērtību, un es pieļauju, ka jūsu komandās un uzņēmumos gana daudz tiek uzmanība tiek veltīta jautājumu uzdošanai. Tālāk ir novērošana. Ja? Un novērošana nozīmē to, ka mēs dodamies vizītēs ārpus ierastajām vietām, mēs dodamies tiešām novērojumu veikšanā. Es nesen uzzināju, ka viena liela veikala ķēdes valdes locekļi reizi mēnesī 1 dienu strādā pie kases, lai viņi saprastu un redzētu dabā, kas notiek. Es domāju, ka tas ir diezgan drosmīgs solis, bet manuprāt, tā novērošana ir ļoti svarīga, un es domāju, ka ne tikai vadītājiem ir ļoti svarīgi novērot, kas notiek dabā, kas notiek pie klientiem, kas notiek dažādos saskarsmes punktos. Arī tur, protams, ir pēc tam jāatnāk atpakaļ un jājautā, ko tu pamanīji, ko tu novēroji, kas bija neparasti, kas bija interesanti. Nākošā darbība, kas man šķiet ārkārtīgi svarīga, ir atbalsta loku veidošana. Un atbalsta loku veidošana, bet ļoti specifiskā kontekstā. Tad padomājiet uz sekundi, kam jūs parasti prasat padomu darbā, ja jums ir izaicinājums un problēma. Padomājiet, kas ir tie cilvēki, pēc kā jūs vēršaties pēc padomu. Es nezinu, kā ir jums, bet parasti tie ir cilvēki, kas ir struktūra vienībā, tas ir vadītājs, tie ir kolēģi, kuri mums patīk, tie ir līdzīgi domājoši un kas saprot no nozars. Bet tad pētnieki jautā, kur tad radīsies tās jaunās idejas? Un ieteikums, protams, ir ļoti konkrēts. Varbūt ir vērts paplašināt, ja ne jums, tad varbūt daļai darbinieku, kā ieteikums paplašināt šo te paziņu loku, lai padomus prasītu mazliet ārpus tās savas smilškastes, kas ir ļoti, ļoti ierasta. Un tad, protams, nākošā rīcība ir eksperimentēšana. Un šeit tikai var atsaukties uz arī Harvard Business Review rakstā minētu ļoti interesantu tādu vadības iniciētu jautājumu, kur vienā organizācijā pirmdienā katram darbiniekam vai komandai jautā, kas ir eksperimenti, ko tu gribētu, vai eksperiments, ko tu gribētu šonedēļ veikt. Un reizēm tas ir vienam cilvēkam, reizēm tas ir visai komandai, bet es zinu to, ka daudzās komandās varbūt pat reizi gadā nesanāk šo jautājumu uzdot, tāpēc, kad ir atsevišķi cilvēki, kur ar to nodarbojās. Bet pamazām pieredināt sevi pie tā, ka pat ļoti ikdienišķos rutīnas darbos es arī tur varu eksperimentēt ar pieejām, es varu eksperimentēt ar paņēmieniem, ja, un pamazām audzēt šo prasmi, eksperimentēt pat situācijā, kurā varbūt sākumā šķiet, ka es neko nevaru eksperimentēt. Tad, protams, šīs 4 rīcības noved vai pētījumos ir pierādīts, ka tad šīs inovatīvās idejas ir drusku vieglāk sasniegt vai realizēt, ja šīs prasmes tiek praktizētas, šīs rīcības tiek praktizētas biežāk. Es domāju, ka dažādu līmeņu vadītājiem varbūt ir vērts tā, paņemot savu kalendāru iepriekšējās nedēļas kontaktā, paskatīties, cik daudz mēs tam veltam laiku, un varbūt arī var aprunāties vienkārši ar darbiniekiem un ieteikt viņiem drusku biežāk šādu veidu rīcības veikt. To ir izdarīt diezgan grūti, ja ir ikdienas tekošie pienākumi jāveic, ja ir ļoti jādomā par šīs dienas rezultātiem un ir grūti paskatīties varbūt tālākā perspektīvā. Un kāds risinājums vadītājiem jābūt ir kā piemēram. Es domāju, ka tas ļoti svarīgi ir. Un ir jāstāsta tie pozitīvie stāsti, pozitīvie piemēri. Un pāri visam ir jāsaglabā cilvēcība, jo mēs šīs rīcības varam darīt mehāniski, mēs varam pie sienas uzrakstīt plakātā, kad mums ir šīs rīcības jāveic, bet jautājums ir, vai mēs to darām
ar gana lielu cilvēcības devu, ja, un ka mēs tiešām runājam par šīm lietām, mēs apspriežamies, mēs skatāmies, kas ir tie izaicinājumi, un bieži vien mēs varam rīcības uzrakstīt uz plakātā, bet zaudējot šo cilvēcību, mēs neiedvesmojam darbiniekus tās rīcības veikt. Un, tā droši vien ir tā mana šodienas atbilde, ka atbildības kultūru pamatā veido vadītāji, kuri rāda piemēru, maksimāli saglabājot cilvēcību, rēķinoties ar konkrēto cilvēku, lai gan bieži tā sajūta ir tāda, es taču nevaru rēķināties ar katru cilvēku, man tur jānodod rezultāts ir šonedēļ, bet jo vairāk mēs saglabājam cilvēcību ikdienas komunikācijā, jo vairāk atbildības kultūru mēs arī varam uzņemties. Tas droši vien svarīgākais. Paldies! Paldies jums liels! Es ceru, ka šeit klātesošie jūtas brīnišķīgi. Mēs tikko aprunājāmies un ar organizatoriem jūtamies ļoti labi par to, ka esat visi tik uplā skaitā šeit un arī pie TV, datoru un telefona ekrānos. Šajā brīdī mēs noslēgsim 2024. gada inovāciju fórumu tiešraidi. Liels paldies visiem, kas skatījās, bet šeit klāt.